Kā Kremlis un citu muļķību pārdevēji novērš uzmanību no sevi izteiktās kritikas? Viņi izmanto efektīvu manipulācijas metodi, ko sauc bet kā ar, jeb angliski whataboutisms. Tā ir klasiska uzmanības novirzīšanas taktika. Iedomājies, tu mēģini kādu saukt pie atbildības par viņu rīcību, bet viņš to atbild. Bet kā ar tiem citiem? Viņi taču dara daudz sliktākas lietas. Kāpēc man piesienies? Kad realitātē viņi ir tā problēma? Šo manipulācijas metodi padara efektīvu tās vienkāršību. Tiek pacelts nesaistīts jautājums, ar kuru novērš uzmanību un izvairās no atbildības uzņemšanās par savu rīcību. Tas ir kā rādīt ar pirkstu uz citiem skolā. Tev pieķēš pikošanā, bet tu saki, Pēteris pikoja vēl vairāk. Izklausās bērnišķīgi, bet tieši to pašu dara arī valstu līderi. Kad Putins iebruka Ukrainā, kāda bija viņa atbildes kritiku? Bet kā ar ASV iebrukumu Afganistānā un Irākā? Izklausās it kā loģiski, bet tur ir divas problēmas. Pirmā, tas ir salīdzināt ābolus un apelsīnus. Šī manipulācija cenšas parādīt divus nesaistītus notikumus kā līdzīgus, ignorējot būtiskas atšķirības. ASV un Irākas un Afganistānas mēģināja tikt ārā, atdot varu vietējiem. Kremlis priekrotējām teritorijām saka mans. Pievienojotās Krievijai grib paturēt mūžīgi un grib iekrot vēl. Otrā problēma ir pati, ja salīdzinājums ir patiess. Ja jau tas, ko ASV dara, ir tik slikti, kādēļ Krievija dara tieši to pašu? Kā šī manipulācijas metode strādā? 3 vienkārši soļi. Neatzīsti savu vainu. Pat, ja tev pieķer noziegumu vietā, nemaz nerunā par savu noziegumu, bet meties uzreiz pret uzbrukumā. Novērs uzmanību no sevis, sakot, ka citi taču ir darījuši tieši to pašu vai vēl sliktākas lietas. Pievelcies matiem līdzīgo, ignorē atšķirības. Fokusējies uz citiem, nerunā par sevi. Vēl labāk uzbrūc kritiķiem, sakot, ka paši kritiķi ir darījuši tieši to pašu. Tādējādi diskreditējot kritiķus un viņu kritiku. Šis pēdējais solis ir īpaši efektīvs, bet kā ar paveic pats tāds. Nepatiesi apsūzi kritiķi tieši tajā pašā, ko tu esi izdarījis. Un nevērīgi vērotāji no malas viņi apjuks. Abas puses saka vienu to pašu. Kurai taisnība? Lai pretoto šai manipulācijai, fokusējies uz sākotnējo jautājumu. Neļauj novērst savu uzmanību ar veciem, nesaistītiem notikumiem. Bet kā ar un pats tāds ir efektīvi triki, kā novērst uzmanību un slāpēt kritiku. Ja pamani šos sarkanos karogus, tad zini, jāpieslēdz kritiskā domāšana un teiktais jāizvērtē īpaši rūpīgi.